Labi, tad sākam. Sirsnīgs paldies, ka jūs tik daudzas esat šeit ieradušās un pieslēgušās. Man ir liels prieks par to. Tātad mani sauc Dagnija Huberga, un šodien es jums pastāstīšu par Alpa Kids šajā webinārā. Tātad mūsu šodienas tēma ir gudra izglītība ar Alpa Kids, jaunas iespējas skolotājiem un bērniem. Šis webinārs ir sadalīts 4 posmos. Tātad vispirms es pastāstīšu par gudru viedierīču lietošanu, tad otrajā daļā es jums pastāstīšu, kā Alpa Kids jums var palīdzēt un kādas iespējas ir skolotājiem, plus es vēl demonstrēšu spēles. Pēc spēļu demonstrācijas es aicināšu klāt vienu pedagoģi, kurai jau ir pieredze ar Alpa Kids, un viņa pastāstīs par savu pieredzi. Tad pēdējā daļā mums ir sagatavots speciāls piedāvājums no Alpa Kids, un pašās beigās tad es vēl atbildēšu uz jautājumiem, kuri paliks neatbildēti. Kaut gan visas prezentācijas laikā es centīšos atbildēt visus jau pirms webināri iesūtītos jautājumus. Labi, tātad sākam. Pārsvarā lielākoties digitāli un interaktīvi mācību materiāli ir pieejami tieši tajās valodās, kurās runā visvairāk. Tātad angļu, franču, spāņu, ķīniešu. Un šobrīd situācija ir tāda, ka bieži vien bērni patērē saturu tieši svešvalodās uz savas dzimtās valodas rēķina. Un tieši šo problēmu Alpa Kids cenšas atrisināt. Mēs esam izveidojuši digitālus mācību materiālus latviešu valodā, kas ir pielāgoti latviešu kultūrai, dabai, videi, un kas dod vienlīdzīgas iespējas mācīties bērniem dzimtajā valodā. Tātad šajā slaidā jūs redzat satura informāciju un tehnisku informāciju par Alpa Kids. Tātad Alpa platforma ir pieejama jums visās ērtajās ierīcēs, telefonos, planšetēs, interaktīvajās tāfelēs un datoros. Un šīs spēles ir mērķtiecīgi izstrādātas bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadu vecumam. Mūsu klāstā ir jau gandrīz 100 mini spēles, un mēs regulāri attīstam un pievienojam jaunas spēles mūsu platformām. Es īpaši vēlos uzsvērt, ka mūsu spēles ir oficiāli izstrādātas sadarbībā ar skolotājiem un citiem jomu speciālistiem. Tātad mūsu spēles ir metodiski pārdomāti uzdevumi bērniem, kas ir balstīti vietējā kultūrā un, protams, Es atvainojos, jūs izslēdzāt pats savu mikrofonu. Jūs neko nedzirdējāt? Es atvainojos. Jūs neko nedzirdējāt, ko es stāstīju? Nē. Nu, līdz brīdim kaut kādam dzirdējām, un tad bija klusums. Kas? Aha, interesanti. Kaut kas notika. Jūs dzirdējāt par šo slaidu kaut ko? Jā, līdz tam, kad oficiāli izstrādāts sadarbībā ar skolotājiem un citiem speciālistiem. Sirsnīgs paldies. Es tiešām nezinu, kas notika. Man jāprasa, man vēlāk būs. Bet labi, paldies jums, ka jūs man pateicāt to. Es tagad skatīšos, vai man mikrofons ir ieslēgts vai izslēgts. Tātad spēles ir oficiāli izstrādātas sadarbībā ar pedagogiem un jomu speciālistiem. Tātad mūsu spēles ir metodiski uzdevumi bērniem, kas ir balstītas vietējā kultūrā, vidē, dabā un, protams, dzimtajā valodā. Un Alpa Kids uzsver arī ļoti to, ka digitālās spēles ir integrētas kopā ar aktivitātēm ārpus ekrāna. Pēc katras spēles mēs aicinām bērnus kaut ko veikt reālajā vidē, vai nu kaut ko izrēķināt, kaut ko
atrast, kaut ko sameklēt, uzzīmēt vai izveidot. Tātad tā saglabājas līdzsvars starp digitālo un reālo vidi. Tagad pievērsīsimies tam, ko tieši bērns dara digitālajā vidē. Mums Alpa Kids ir ļoti svarīga vadīta mācīšanās, jo tehnoloģija vai rīks ir tikai rīks. Tas nav skolotājs. Un neviena tehnoloģija īsti nav savā būtībā ne laba, ne slikta. To pedagoģisko tieši piešķir tam tas, cik mērķiecīgi tā tehnoloģija vai ierīce tiek lietota. Tātad, pirmkārt, kas ir svarīgs? Protams, saturs. Ko tieši bērns dara, ko tieši bērns patērē tajā ierīcē? Protams, arī nevar aizmirst, ka laika ierobežošana ir no svara, tomēr prioritāte ir saturs. Tālāk arī aktīva pedagoga piedalīšanās šajā procesā ir no svara. Tas nozīmē, ka pieaugušais atbalsta bērnu jēgpilni saprast to saturu, kas ir ierīcē, kas ir lietotnē, un tā bērns iegūst arī to labumu, to izglītojošo labumu no tā uzdevuma. Un treškārt, paraugs, kā mēs visi zinām, bērni uzsūc visu tā kā švammītes, ko pieaugušie un ko līdzcilvēki dara. Tātad, kā mēs paši rīkojamies, apiemies un kādi ir mūsu paradumi lietojot ierīces, tādi arī būs bērniem. Tātad varētu teikt, tajā brīdī, kad pedagogs vai kad jūs pirmskolās lietojat ierīces, varētu teikt, ka pedagogs ir kā digitālais mentors, kas palīdz bērnam saprast saturu un kas palīdz bērnam arī veidot veselīgus ieradumus, lietojot ierīces. Pedagogs var palīdzēt saprast spēles noteikumus, ja tas ir nepieciešams, pārunāt izspēlētās tēmas par matemātiku vai valodu vai kaut ko citu, kā arī vienkārši būt blakus, lai tā ierīce būtu miedarbībā ar sociālo. Turpinot par praksi, tātad šeit mēs esam sagatavojuši dažus ieteikumus, kā varētu vislabāk ieviest digitālo spēli ikdienā. Tātad pirmkārt, kas ir ļoti svarīgi, ir spēles noteikumi. Bērnam ir jābūt skaidram rāmjiem, kad sāksies spēle, kad beigsies spēle un kas notiks pēc spēles. Tas mazina stresu un bērni zina, ko gaidīt. Otrakārt, mēs ļoti, ļoti iesakam ieviest dienas brīvas no ekrāniem, tā saukto mēdīju gavēni, kur visa uzmanība tiek veltīta reālajai pasaulē. Tālāk arī ir svarīga laiks pirms un pēc ekrāna. Mēs nekādā gadījumā neiesakam lietot ierīces tieši pirms gulētiešanas vai uzreiz pēc pamošanās. Un, protams, ir arī svarīgi pēc spēles pārunāt, kādus uzdevumus bērns ir veicis, vai viņš ir sapratis uzdevumus, vai bērnam varbūt kaut kas pašam nav palicis skaidrs. Un pēdējais punkts ir bērni ieņem aktīvu lomu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bērns fiziski ir aktīvs ierīcē ar saviem pirkstiņiem, kas attīstas sīko motoriku, piemēram, pārbīdot objektus vai meklējot skaitļus vai kaut ko iekrāsojot. Kā arī mums ir arī kustīgi objekti, kurus bērns var tā kā spridzināt un ķert, tā kā tas arī uzlabo acu, roku koordināciju un arī reakcijas ātrumu. Jā, bet tad kā tieši Alpa Kids var jums palīdzēt ikdienas darbā? Tātad pirmkārt, Alpa Kids bagātina mācību procesu. Tātad mūsu interaktīvais saturs ļauj ierastās tēmas pasniegt jaunā un saistošā veidā bērniem, vienlīdz apgūstot arī mācību tēmas, mācību mērķus. Tātad otrkārt, tas ir arī lielisks rīks, kā diferenciēt mācības.
Jo bērni attīstās dažādos tempos. Piemēram, vienam bērnam var iedot spēles vai uzdevumus, kur ir burtu atpazīšana, bet otram bērnam jau var, piemēram, dot spēles, kur bērns jau var mācīties rakstīt burtus savā tempā. Īpaši vēlos uzsvērt, ka Alpa Kids ir lielisks atbalsts iekļaujošai izglītībai. Tātad bērniem, kam ir speciālas izglītības vajadzības vai funkcionāli traucējumi. Un īpaši noderīgi ir tas uzdevumos 1-pret-1, kur pedagogs ar bērnu var darboties, un spēle ir kā tilts starp pedagogu un bērnu, un spēles laikā vai pēc spēles gan pedagogam, lielākoties bērnam, tiek sniegta uzreiz pozitīva un tūlītēja atgriezeniskā saite. Un arī daudzvalodīgā vidē Alpa Kids ir lielisks palīgs, īpaši valodas apguvē caur vizuālo un caur audiālo materiālu. Un visbeidzot, Alpa Kids var jums palīdzēt vērtēšanā. Novērojot, kā bērns tiek galā ar uzdevumu, jūs daudz ātrāk varat konstatēt un pamanīt bērna stiprās puses, kā arī jomas, kur vēl ir nepieciešams atbalsts. Tātad jautājums ir, kā integrēt, kā ieviest praktiski Alpas spēles ikdienas mācību procesā? Pirmkārt, mēs iesakam izmantot ierīces un koplietošanā. Tas nozīmē, ka jums nav nepieciešama ierīce katram bērnam atsevišķi. Mūsu spēles var ļoti viegli arī spēlēt pāros vai mazās grupiņās vai lielā grupā uz interaktīvajām tāfelēm. Otrkārt, mēs iesakam arī izmēģināt spēles pašiem pedagogiem vispirms, lai ir zināms, kāds ir spēļu saturs. Tad arī attiecīgi katrai nodarbībai var izvēlēties jau spēles, atkarībā no tēmas, kādu tēmu jūs šobrīd arī apgūstat, vai matemātiku, vai lasīšanu, vai loģiku. Un mēs iesakam vai nu izveidot sarakstiņu, kas ir blakus uz lapas, lai nepazustu lietotnē, vai arī lietotnē vispirms izvēlēties un tad mērķiecīgi iet uz tiem uzdevumiem spēļu laikā. Un jā, Alpa Kids spēles nebeidzas ar ekrāna izslēgšanu. Mums ir arī papildu materiāli, darba lapas. Vēlāk es jums arī parādīšu, kur tās var atrast. Jā, tad turpinam tālāk. Šeit jūs varat redzēt dažus ekrāna šāviņus no lietotnes. Kā jau minēju, mums ir gandrīz jau 100 mācību programmai pielāgotas spēles, un šeit jūs varat redzēt, ka te ir Latvijas daba, augi, putni, simboli un alfabēts. To jūs vēlāk arī nodemonstrēšu, tad jūs spēlēs varēsiet arī to redzēt. Tālāk vēlos arī pieminēt, ka mācību ceļš var būt personalizēts, ja bērniem tiek izveidoti spēlētāju profili. Ja bērnam tiek izveidots spēlētāju profils, un ja bērns spēlē viens tajā lietotnē, tad var arī izanalizēt bērna statistiku. Tātad, kādas spēles viņš ir spēlējis, vai viņš ir izspēlējis visu, vai cik viņš ir kļūdījies, cik bieži viņš ir spēlējis. Un, jā, tātad tie dati tiek vākti, un tie dati tiek vākti tikai priekš jums kā lietotājiem, lai jūs varētu izanalizēt, kādas ir bērna spējas un kurās spēlēs viņam ir veicies labāk un kur sliktāk. Šeit ir mazs ekrāna šāviens no iestatījumiem. Šeit es vēlos pieminēt, ka mūsu platformai tehniski ir 2 versijas. Tātad viena versija ir pati lietotne, kas ir domāta planšetēm un telefoniem, kuru jūs varat lejuplādēt no
App Store vai Google Play. Un tātad šie iestatījumi ir no šīs versijas. Te var izslēgt skaņu, šo versiju var lietot arī bez interneta. Šeit var izslēgt lēno runu, uzņemt laiku, uzņemt sasniegumus un tādā garā. Un labajā pusē jums ir svarīgi šis teikums vai šī izvēle izglītības iestādē. Tas ir jums svarīgs. Bet vēlāk es jums parādīšu iestatījumus otrai versijai, kas ir tiešsaistes versija. Tur ir vajadzīgs internets. Tā versija ir domāta datoriem un interaktīvajām tāfelēm. Tātad, kā jau pirms tam minēju, mums ir papildu materiāli, kurus mēs piedāvājam. Tātad darba lapas, kuras var izprintēt. Katru mēnesi mēs pievienojam jaunu PDF dokumentu ar vairākām darba lapām, kur ir vairāki darba uzdevumi. Un parasti tas ir pa sezonām, pa tēmām. Tātad janvārī mums ir vairāk ziemas un sniega tēmas, un vasarā ir arī citas tēmas ar citiem uzdevumiem. Un tās var izprintēt un lietot arī nodarbībās. Otrs papildu materiāls, kas mums ir pilns spēļu saraksts, kas ir lietotnē. Ja nepieciešams, to var izprintēt vai vienkārši to var pārlasīt datorā, kādas spēles tur ir, kādi ir spēļu apraksti. Un, ja nepieciešams, var izprintēt un jūs varat veikt savas piezīmes. Jā. Vēl ko es vēlos pieminēt, to, ka mūsu spēles, mūsu saturs un pieeja ir pētīta arī akadēmiski. Šeit es jums pastāstīšu par 2 maģistra darbiem, kas ir veikti. Šis viens ir par valodas apguves spēļu ietekmi pirmsskolas vecuma bērniem. Tātad pētījums liecina, ka alpespēles pozitīvi ietekmē valodas mācīšanos un valodas attīstību pirmsskolas bērniem. Un īpaši labs rīks alpe ir bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, kā otrā valoda. Un iespējams ir ļoti labi attīstīt šīs 4 pamatprasmes, kas ir klausīšanās, runāšana, rakstīšana un lasīšana. Otrs darbs, ko es vēlos pieminēt, ir no 24. gada, kas pētīja tieši alpas liederību atbalstā valodas apguvei Ukrainas bēgļu bērniem. Un galvenais secinājums ir tāds, ka Alpa Kids ir labākais gatavais risinājums mācību procesam tieši bēgļu bērniem, vai arī tiem, kam latviešu valoda ir otrā valoda, jo tur nekas nav jāpielāgo. To var lietot uzreiz. Un arī šis rīks ir kā motivējošs un atbalstošs tieši tiem, kam dzimtā valoda nav latviešu valoda. Jo šeit var atkārtot un nostiprināt apgūto saturu atkal un atkal un atkal. Tātad mēs esam ātri izgājuši cauri teorijai un arī alpas ieteikumiem. Tagad labprāt es jums nodemonstrētu spēles. Apmēram 15 vai 20 minūtes. Tas būs, redzēsim, cik ilgi mums tas ies. Tātad. Tagad es vienkārši nomainīšu savu logu, kuru es jums dalos. Ko jūs varētu lietot datoros un uz interaktīvajām tāfelēm. Tātad labajā pusē apakšā šī podziņu mēs uzspiežam, un tad mums ir pilna ekrāna versija. Tātad, kā jūs jau varat redzēt, šeit ir mīlīgā alpaka, vārdā alpa, kas ir spēļu pavadonis visās spēlēs. Augšā labajā pusē ir simboli. Es ātri iziešu cauri tiem simboliem. Tātad šeit, ja mēs uzspiežam uz printeru, tas mūs aizvedīs uzreiz pa taisno uz darba lapām, kuras jūs varat izprintēt.
Nākamais simbols tie ir tie sasniegumi, jeb žetoni. Šeit par spēlēšanu un par iegūtajiem punktiem bērni var iegūt dažādus žetonus. Tas tā kā speciāls tāds rīks, kas var motivēt bērnus. Šī bultiņa kreisajā pusē, ar to mēs vienmēr varam iet atpakaļ tā kā uz iepriekšējo ekrānu. Nākamais simbols ir lietotājs, jeb spēlētājs. Es uzklikšķinu šeit, tātad šeit es varu izvēlēties spēlētāju. Šodienai es esmu izveidojusi Alba, bet es jums varu parādīšu, kā var pievienot jaunu spēlētāju. Tātad uzspiežam pievienot jaunu spēlētāju, un tad šeit mēs varam ierakstīt vārdu vai iesauku, dzimšanas datumu, kur paredzēts spēlēt mājās, bērndārzā vai skolā, dzimums un izvēlēties dzimto valodu. Un šeit arī var izvēlēties kādu simbolu kā savu bildi, jo bildes mums nevajag nekādas augšuplādēt. Tas vienkārši nav vajadzīgs. Un vēlos uzsvērt šeit, ka šie dati, kas tiek te ievadīti, tas ir tikai jums, kā lietotājiem. Mēs šos datus nesaistām ne ar bērniem, ne ar jūsu kontu. Tas ir tīri jums. Jūs jebkurā laikā varat dzēst profilus. Tas ir tikai un vienīgi jums kā lietotājiem. Tātad es eju atpakaļ uz izvēlēties spēlētāju. Spēlētājus esmu izvēlējusies. Ejam ar bultiņu atpakaļ. Un nākamais simbols ir zobratiņš. Tie ir tie iestatījumi. Tātad uzklikšķinām. Tātad, lai bērni kaut ko nejauši nemainītu iestatījumos, mums ir tāda robeža, kur ir kaut kas jāizrēķina, un to tad tagad izrēķināsim, un tad pieaugušais pedagogs var turpināt iestatījumus. Tātad mēs varam izslēgt mūziku, tad mēs varam izslēgt skaņu. Skaņa ir tas, ka katrs pieskāriens ir skaņa, katrs klikšķītis ir skaņa. Tad laiku mēs varam uzņemt, cik ātri spēle tiek izspēlēta, sasniegumi, tās tie žetoni, kurus var saņemt, un tad vēl ir individuāli ieteikumi, kas parasti ir spēles beigās. Tātad aiztaisīsim šo te un sāksim spēlēt. Tātad šeit mēs redzam līmeņus. Pavisam kopā mums ir 4 dažādi līmeņi. Sākot no olas, tad cālis, vista un vista ar grāmatu. Olas līmenis ir visvieglākais, tur ir paši vieglākie uzdevumi. Un tad tāds grūtības pakāpe palielinās ar katru līmeni, un visgrūtākie uzdevumi ir vista ar grāmatu. Bet vispirms sāksim ar olas līmeni. Tātad šajā līmenī un arī katrā līmenī mums ir dažādas kategorijas. Matemātika, valoda, es un vide, loģika un radošums. Katrā kategorijā ir vairākas spēles. Tātad šeit ir vairākas spēles, kā mācīties skaitļus, atpazīt skaitļus un mācīties formas. Valodā, protams, mācās burtiņus, un tad arī parādās simboli, attiecīgi, ar ko sākās tas vārds, piemēram, ērglis, un katram burtam tur parādās objekts. Un beigās arī valodas kategorijā ir arī krāsu spēles, tātad bērni mācās krāsas. Kategorijā es un vide, tātad šeit mēs redzam Latvijas dabu, Latvijas putniņus, dzīvniekus, puķītes, lapiņas. Šī ir jauna spēle par kukaiņiem. Tad vēl mācāmies šeit par seju, kas mums ir deguns, acis, mute, un arī emociju spēle ir šī. Loģikā tad mēs redzam, te ir atmiņas spēle, te ir puzle, un tad ir atrast līdzīgo. Un radošuma kategorijā šeit es vēlos pateikt to, ka radošuma kategorija ir vienāda visos līmeņos. Tur nav grūtības pakāpes, jo radošuma spēlē mums ir 2 spēles ar dejām un 1 spēle ar zīmēšanu, kur var vai nu pats zīmēt, vai nu izkrāsot.
Tātad, ko mēs šeit varētu paskatīties? Tātad es labprāt jums parādītu šo jauno spēli par kukaiņiem. Tātad sākam. Pieskaries šiem kukaiņiem un uzzini, kas tie ir. Juhu! Tātad Alpa vispirms parādās stūrītī un pasaka, kāds ir spēles uzdevums. Tātad pieskārties kukaiņiem. Šī ir skudra. Es burtiņš skudrai. Šis ir tauriņš. Tu burtiņš tauriņam. Šis ir zirneklis. Z burtiņš zirneklim. Šī ir bite. B burtiņš bitē. Z. Jā, tad arī Alpa izdod jautras skaņas. Šī ir muša. M burtiņš mušai. Šis ir prusaks. P burtiņš prusakam. Tu esi mālācis. Un tad arī ik pa laikam parādās no stūra ārā un uzsauc kaut ko motivējošu. Šis ir ots. O burtiņš odam. Mēs iziesim šai spēlē cauri. Šis ir sienāzis. S burtiņš sienāzim. Šī ir vabole. V burtiņš vabolei. Šī ir lapsene. L burtiņš lapsenei. Šī ir mārīte. M burtiņš mārītei. Labi! Ha, ha, ha. Tātad šeit parādījās sasniegumi. Un šos balonus mēs arī varam pieskārties. Kuru kukaini tu atceries? Pasaki to skaļi. Un saspridzināt balonus. Un šeit arī parādās spēle, kuru iesaka. Bet mēs tagad iesim atpakaļ. Tātad spēles beigās jūs redzējāt tos baloniņus. Bērniem parasti tas ir intuitīvi. Viņi jau zina, ka viņiem ir jāpieskarās, un tad viņus saspridzinās. Pieaugušiem parasti tas ir jāpasaka, ka tas jādara. Un spēles beigās arī Alpa pateica, kādus kukaiņus tu atceries. Tātad, ka bērnam arī mazliet jāpadomā, kādus es tagad atceros, kuriem es tikko pieskāros. Tātad tas ir pats vieglākais līmenis, ola tagad. Tad es varētu vēl parādīt šeit, bet šo spēli es tikai parādīšu mazliet, mēs neizspēlēsim. Pieskaries attēliem un iekrāsotos. Tātad pieskaramies attēlam. Zils kvadrāts. Pieskaramies šim attēlam. Kas tas ir? Kas ir kvadrātā? Loks. Metamais kauliņš. Tas ir kvadrātā. Grauzdēta maizīte. Jā, tātad bērni iemācās formu, un tad kāda priekšmeti realitātei atbilst šai formai. Sarkans aplis. Ritenis. Pieskarās tam ritenim. Monēta. Pulkstenis. Jā. Labi padarīts. Jā, lūk, un tā tālāk, gan ar 3 stūri un arī ar 4 stūri. Tad ejam atpakaļ, un tad es teiktu, ka mēs iesim tālāk uz nākamo līmeni. Cālītis. Tātad šeit arī ir matemātika, valoda, un vide, loģika un radošums. Piemēram, šeit mēs redzam, ka arī ir spēles par puķītēm, putniņiem, lāpiņām un kukaiņiem. Un tas interesantais ir tas, ka tā spēle ir tā kā par to pašu tēmu, bet uzdevums ir pavisam cits. Ja olas līmenī bija, piemēram, uzklikšņāt uz kukainīšu, tad pasaka, kas tas ir par kukainīti, tad šeit jau uzdevums ir pavisam cits. Es jums parādīšu, kāds ir uzdevums šajā līmenī. Juhu! Atrodi pareizo kukaini. Tātad šeit jau Kur ir lapsene? Tātad šeit jau ir jāatrod tas kukainītis. Jo pirms tam mēs jau esam iemācījušies, kas tas kukainīti ir. Lapsene. Kur ir muša? Un tā tālāk. Es tagad neturpināšu līdz galam šo spēli, bet tas ir arī attiecīgi, tāds grūtības pakāpe ir mainījusies arī attiecīgi pa citām spēlēm. Matemātikā arī šeit jau ir skaitļu mācīšanās ar lielākiem cipariem, skaitļu virknēšana, jau saskaitīšana ar objektiem. Un arī šeit ir pa labi un pa kreisi ar zivtiņām. To gan mēs tagad Atrodi visas zivis, kas peld uz labo pusi. Un tad te, vai no pirkstiņiem, vai interaktīvajā tāfelēm ar visu plaukstu.
tāds vienkārši pieskarās tām zivīm, kas Tu tā to izdarīji! pa labi, jā, un Alpa mūs uzmundrina ik pa laikam. Atrodi visas zivis, kas peld uz kreiso pusi. Tādas, Uhu! jā, tagad visas zivtiņas, kas peld uz kreiso pusi, mēs visam pieskaramies. Kur te mums ir? Tā, ko vēl? Esi veikls! Tā, kur mēs arī kaut ko dabūjām, mēs saņēmām vēl 2 punktus. Un rekords, tas nav rekords, bet 20 sekundes mēs spēlējam. Un te nāk burbulīši, tos arī visus var saspridzināt, un tas bērniem parasti ļoti interesanti, īpaši interaktīvajā tāfelē. Visi tur, kas dabū pie tāfeles tikt, var likt un visus burbulīšus saspridzināt. Tā kā tas ir parasti ļoti patīk bērniem. Tā, noķert visus kustīgos objektus. Vai tu zīmuli parasti turi labajā vai kreisajā rokā? Jā, tad arī ir jautājums. Vai tu zīmuli turi parasti labajā vai kreisajā rokā? Tātad mēs ejam atpakaļ un skatāmies. Tad es jums šajā līmenī vēl gribēju parādīt vienu loģikas spēli. Kas ir šeit? Grupēšana. Trenēsimies grupēt! Kas šeit neiedaras? Tātad, kas šeit neiedaras? Tieši tā, tie ir ēdieni, bet šī taču ir puķe. Tieši tā. Un ja kaut ko nepareizi uzklikšķi, tad Alpa saka nē. Tieši tā, tie ir transporta līdzekļi, bet šis taču ir dzīvnieks. Nu jā, tieši tā. Un tā tālāk. Tātad, jā, tātad tā ir loģikas spēle, un šeit arī valodas kategorijā tad arī citas burtu atpazīšanas spēles, varbūt mazliet parādīšu. Atrodi pareizo burtu. Urā! Jā. K. Pareizais burts. Č. Č. Tu to izdarīji! Un ja, piemēram, nav skaidri sadzirdēts tas, ko Alpa pirmajā reizē pateica, šeit ar šo simbolu var atkārtot. Jā, tā. Tad mēs iesim šeit arī atpakaļ. Es vienkārši gribēju mazliet ieskicēt. Tad parādīšu dažas spēles no vistas līmeņa. Tad atkal mums šeit ir tās pašas kategorijas – matemātika, valoda, un vide, loģika un radošums. Matemātikā te ir atkal skaitīšana ar objektiem un brīnumu lādi. Un tad ir skaitļu virknēšana, tad skaitīšana te ir ar cipariem, skaitļu zīmēšana un formu atpazīšana un lielumu atpazīšana. Lielāks, mazāks ir vienāds. Un jā, te mēs varētu izspēlēt šo pirmo spēli ar to dārgumu lādi. Mācīsimies saskaitīšanu. Saskaiti ekrānā redzamos priekšmetus. Oho! Tātad saskaitam, cik mums ir 3 plus 4. 3 plus 4 ir 7. Mums te ir 3 plus 1. 3 plus 1 ir 4. Te ir 2 plus 4. Tātad dārguma lāde tūlīt atvērsies, ja mums kods ir pareizi izrēķināts. Un te atkal kaut kas nāk ārā, un to arī var ātri noķert un uzspriedzināt. Tātad. Jā. Labi padarīts. Jā. Paldies. Atkal punktus esam nopelnījuši un varam iet atpakaļ.
Rekords! Jā! Un arī rekordu uzstādījām. Tātad, kā jau iepriekš minēju, mēs varam to iestatījumu, piemēram, noņemt tagad. Piemēram, sasniegumus mēs noņemam un laiku noņemam un individuālos ieteikumus noņemam. Tā kā tas varbūt citreiz arī nemaz nav vajadzīgs. Ko es vēl jums šajā kategorijā vēlējos parādīt? Viena no jaunākajām loģikas spēlēm, kas arī ļoti Sveiks, populāra. draugs! Sāksim trenēt smadzenes! Jā! Savieno visas figūras vienādā krāsā ar līnijām tā, lai līnijas nekrustotos. Jā, tātad šeit no objekta līdz objektam ir jānovelk līnijas, un bieži vien ir tiešām jāpadomā tā, lai tās līnijas nekrustotos. Piemēram, tāds piemērs. Tad vēl rakstīšanas spēli gribēju jums parādīt, piemēram, šo. Trenēsimies rakstīt! Urā! Paņemsim, piemēram, šos burtiņus. Tātad te ar bultiņām tiek norādīts, kurā virzienā ir jāvelk. Ui, ziniet, man nesanāk varbūt vienmēr ar to peli tā. Bet, jā. Roze! Bet planšetēs tad vai telefonos bērniņi ar pirkstiņiem var vieglāk to savilkt tās līnijas. Nu tā. Pīle! Tātad tie ir drukātie burti, kurus šajā līmenī mēs, bērni mācās rakstīt. Un tad es jums ātri parādīšu vēl pēdējo līmeni, kas ir vista ar grāmatu. Šeit ir 4 kategorijas, tātad kategorija es un vide šeit vairs nav. Bet šeit ir ļoti, ļoti daudz matemātikas spēle. Piemēram, veikals, pulksteņa atpazīšana, termometrs, atņemšana arī ar brīnumu lādi, lielāks, mazāks, vienāds, 2 reizināšanas spēles. Tad ir rakstīto burtu rakstīšana. Tad ir īsziņu rakstīšana, tātad drukāšana. Un šeit arī var redzēt, ka drīz jau būs pieejama jauna spēle, tā vēl top. Loģika arī šeit tā pati spēle, kas bija iepriekšējā līmenī, bet te vēl viens objekts ir nācis klāt. Tad 6 stūru puzle šeit ir, sudoku, tad šeit ir atmiņas spēle gan ar vārdiem, gan ar bildēm. Un viena spēle arī ir top. Ko es šeit varbūt varētu parādīt? Veikala spēle. Mācīsimies izmantot naudu. Izvēlies 2 lietas, kuras vari nopirkt. Tātad šeit budžets ir 20 eiro, un teiksim tā, mēs būsim taupīgi. Gan esi malacis, ja taupīji tik daudz naudas. Jā. Izvēlies 2 lietas, kuras vari nopirkt. Te mēs pieņemsim 2 lietas. Tu nu gan esi malacis, ja taupīji tik daudz naudas. Jā. Izvēlies 2 lietas, kuras vari Un nopirkt. tā tālāk. Un tā tālāk. Jā, es skatos, mūsu laiks jau ir pagājis spēļu demonstrēšanai. Un tad es iešu tad atpakaļ. Tātad mēs apskatījām kopumā spēles visos 4 līmeņos. Es jums parādīju, kādas kategorijas ir katrā līmenī, un jūs tagad arī ziniet, ka katrs līmenis ir ar savu grūtības pakāpi. Bet labi, tad tagad es paskatīšos, kas ir rakstīts. Ir redzams, vai ir kaut kas čatā rakstīts. Jā, saprotu, jā. Labi, tad vēlāk es pārlasīšu pašās beigās. Tagad turpinām ar prezentāciju. Tā, pāriešu uz prezentāciju un jūsu kolēģi pedagoģi no Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes Liedaks, kura jau lieto Alpa Kids ikdienā darbā. Evija, vai jūs esat šeit?
Jā, protams. Lieliski, sirsnīgs paldies jums. Vārds jums. Jā, labdien! Man sauc Evija Karlsona, un arī man bija iespēja izmēģināt, iepazīties ar šo Alpa Kids spēli, un te jau prezentācijā jūs redzējāt, ka pirmais, kas ir tas, ko es pamanīju, man patika ļoti tie līmeņi, tās grūtības pakāpes, ko bērni var izvēlēties pēc savām spējām un prasmēm. Un arī ir viegli uztverams un saprotams, kā jau redzējāt, ka Alpa paskaidroja katru uzdevumu, ko bērni var saprast, kā arī individuālais mācīšanās iespējami, ko bērnam var pielāgot uzdevumus. Un arī es un arī mani kolēģi izmanto rotaļnodarbību laikā, organizējot šos Alpa Kids uzdevumus. Tas ir diferencēti uzdevumi, ko bērniem arī pielāgo prasmēm. Un, vairāk tā kā 3 bērniem vienā reizē mēs piedāvājam, lai arī varam sekot līdzi, kā bērns izmanto vai saprot, atbalstīt, palīdzēt, ja ir nepieciešams. Arī individuālo darbu, bieži vien pēcpusdienās bērniem izmantojam individuāli ar bērniem, arī pielāgojot tos uzdevumus. Jā, arī tur jūs redzējāt prezentācijā, kur Alpa Kids dejo, arī to var izmantot dinamiskām pauzēm. Pirmskolas skolotāji jau zina, kas ir dinamiskās pauzes. Tur ir dažas tādas kustības. Es strādāju 6-gadīgiem bērniem, kas ies rudenī uz skolu. Viņiem tā kā prasījās vairāk tās kustības, bet maziem bērniem noteikti to var pielāgot. Jā, es noteikti arī ieteiktu izmēģināt skolotājiem, ja ir tāda iespēja, šo Alpa Kids. Un man šķiet, ka katra skolotāja no jebkura mācību satura var izvēlēties un pielāgot, ja tas ir nepieciešams un vēlme. Jā, arī kā tur minēts, ka tur bērni arī var savu kontu pieslēgt, arī mums bija dažiem bērniem pieslēgt savus kontus, un tad var sekot līdzi, kā viņiem ir veicies, kādus uzdevumus veikuši un aktivitātes. Jā, šķiet tas tā īsumā, ko es gribēju pateikt. Iespējams, varbūt kaut ko piemirsi, ir kādi jautājumi, bet arī mums pāris mēneši mēs to izmantojam. Un tā kā es esmu apmierināta un bērniem arī patīk un ir saprotams. Jā, paldies, varbūt ir kādi jautājumi. Varbūt pagaidām vēl nav, bet sirsnīgs paldies, Evija, ka jūs padalījāties. Arī mums tas ir ļoti, ļoti vērtīgi vienmēr dzirdēt atgriezenisko saiti no lietotājiem. Jo tā arī mēs. Jā? Es gribēju pajautāt viņiem, vai viņi ar visām kļūdām lieto viņus, vai kā, jo tur jau daudz rakstīja, kad ir kļūdas kaut kādas. Jūs domājat uzdevumos? Jā. Jā, ir kļūdas, bet ar visām nē. Tā kā mēs arī pāris mēneši to darbojamies, un katru dienu mēs neizmantojam planšetes un šo mācību saturu, jo rotaļnodarbības dažādi organizējam, gan ejam ārā un tā kā nav iespēja arī tā kā visus uzdevumus izmantot, bet jā, ir kļūdas arī, jā. Pielāgojam tādus uzdevumus, un ja ir kaut kas nepareizs, tad bērniem arī izlabojam. Jo, piemēram, vai burtu, tur varēja redzēt tikai kā burtu vai burtu fonds atbilst tam, pēc kā jāmāc ir bērni. Rakstītos vai drukātos, ko jūs domājat? Rakstītos. Jā, rakstītos tos mēs vairāk tā kā vingrināmies rakstīt tā. Mēs pielāgojam, un bērni arī vairāk izvēlās, kur ir atmiņas spēle, viņiem ļoti patīk. Un ar loģikas, tas ir tāds, un matemātika. Tā kā rakstītos burtus mēs izmantojam rakstot paši.
Labi. Mm. Jā, es redzu jūsu komentārus. Mm. Mm. Komentārus es tad pašās beigās izlasīšu, ja? Un mēs tad to pārunāsim. Sirsnīgs paldies, Evija. Tad es turpināšu savu prezentāciju un beigās tad es pārlasīšu komentārus un to mēs arī pārunāsim. Paldies jums! Tātad es jums īsumā vēlējos parādīt, jo es redzēju arī komentāros jautājumus, cik tad tas maksā un kā tas viss izskatās. Tātad šī ir galvenā lapa izglītības iestādēm. Un šeit var redzēt, ka mums ir dažādi komplekti, jo pirmsskolas ir dažāda lieluma. Mazas, vidējas un lielākas, un ierīču skaiti ir arī ļoti dažādi katrai iestādēji. Un cenas ir sākot no 20 eiro mēnesī. Tomēr šīs cenas ir spēkā, ja noslēdz abonementu uz veselu gadu. Tātad mazais komplekts gadā maksā 240 eiro, vidējais komplekts 384 eiro un lielais komplekts 684 eiro. Tas lielākā atšķirība ir ierīču skaitā. Tātad mazais komplekts līdz 5 ierīcēm, vidējais līdz 20 un lielais komplekts līdz 50 ierīcēm. Šeit zem katra komplekta ir iespējams pasūtīt ar rēķinu. Ja mēs noklikšķinam šeit, tad mēs nonākam jaunā lapā, kur var veikt pasūtījumu un ievadīt visus datus nepieciešamos. Un šeit ir arī laukums, kur var ievadīt atlaižu kodu. Te ir arī maza kļūda, es redzu, bet te var ievadīt atlaižu kodu. Ko es vēlos noteikti pieminēt, ir to, ka, ja jūs noklikšķināt šeit, ka esat izlasījuši noteikumus un piekrītat un pasūtat, tad tas nozīmē tikai to, ka mēs ar jums sazināsimies, mēs saņemsim no jums apstiprinājumu, ja mēs vēlamies šo pasūtīt, un tikai tad pēc jūsu apstiprinājuma mēs jums nosūtīsim rēķinu. Jo automātiski mēs rēķinus neizsūtam, jo dažreiz var gadīties arī misēkļi, ka kļūdas pēc notiek pasūtījums. Tādēļ mēs vienmēr sazināsimies ar jums un saņemsim no jums apstiprinājumu, un tad nosūtīsim jums rēķinu. Un, jā, šo es jums vēlējos parādīt. Tad šeit šis ir tas īpašais piedāvājums webināra dalībniekiem, ko es sākumā jau minēju. Tātad visi, kas ir reģistrējušies webināram, mēs piedāvājam 20% atlaidi visiem Alpa Kids komplektiem. Atlaides kods ir webinārs 20. Derīguma termiņš ir līdz 28. februārim. Plus mēs absolūti visām pirmsskolām piedāvājam 1 testa mēnesi bez maksas, bez saistībām. Tātad jūs varat pēc šī webināra, ja jūs izvēlaties, ja mēs vēlamies pamēģināt, jūs uzrakstat mums, ka jūs vēlaties testa mēnesi bez maksas. Un jūs varat tad šajā periodā izlemt, jā, mums patīk, mums nodara, vai nē, mums nedara, mēs nevēlamies, nekas arī nenotiek, jo tas ir bez saistībām. Bet ja jūs izlemjat, labi, mēs vēlamies tomēr pamēģināt uz gadu, tad noslēgt abonementu līgumu, tad jūs varat līdz 28. februārim izmantot šo atlaižu kodu. Un tad īsi vēl par jautājumiem, kurus es neatbildēju prezentācijas laikā, bet kurus es saņēmu reģistrācijas formās. Tātad par certifikātiem. Certifikāti tiks izsūtīti 1 nedēļu pēc webināra, un tos pa e-pastu, tos nevar reģistrēt, jo mēs neesam tālāk izglītības iestāde. Mēs esam, kas veido izglītības materiālus.
Jautājums bija, vai ir pieejami lektori. Klātienē šobrīd nav pieejami lektori, tikai attālināti. Es esmu pieejama, bet klātienē mēs meklējam lektorus. Vai privāti pedagogs arī var iegādāties kādas no programmas pakām? Jā, tas ir iespējams. Tātad šie bija papildus jautājumi, kurus es atbildu tagad, bet tagad es iešu uz saraksti un es skatīšos. Jā, privātpersonas var abonēt. Aplikācija ir. Jā, mums ir bezmaksas aplikācijas versija, lietotnes versija. Tas ir ierobežots. Tur ir ierobežotas spēles, kuras jūs varat spēlēt. Ja jūs vēlaties spēlēt tā kā visas spēles, tad lietotne ir jāiegādājās. Mēs apgalvojam, ka izstrādājam sarunu ar pedagogiem, bet pieļauts vairākas kļūdas par kukaiņiem. Skaņa, burts. Jā, es piekrītu, ka daudzas vairākas skaņas nav īsti pareizas, un mēs cenšamies vienmēr uzlabot mūsu saturu, un mums tiešām arī ir, teiksim tā, nepieciešams arī vēl atbalsts un palīdzība patiesībā no pedagogiem. Ja jums ir redzamas kļūdas, jūs droši mums to varat arī rakstīt, un mēs to visu pielāgosim. Jo, tā ir tā, ka ir kļūdas arī šeit tad ielavās. Jā. Vai mūzikas nodarbībām ir spēles? Jā, nav, diemžēl, mums īsti mūzikas nodarbībām spēļu nav mums pagaidām. Ir gan plānojās kaut kas, bet, jā, vēl nav. Bet mēs esam gatavi, esam atvērti sadarbībām ar pedagogiem no Latvijas. Ja jums ir ideja par kādu spēli, droši lūdzu rakstiet mums, mēs ar jums sazināsimies, jo mēs arī vēlamies attīstīties un pilnveidot mūsu saturu. Tātad par mēnešu maksu es atbildēju. Par pēdējais jautājums, bezmaksas testa periods. Lūdzu rakstiet uz latvija@alpakids.com, un tad es ar jums sazināšos, un es jums nosūtīšu piekļuves kodus. Tad tas viss tā kā ir manuāli, tad mums ir tad jāsazinās par to. Kā jau es pati dzirdēju no jums, ka tas nav pareizais rakstīto burtu fonds, tātad arī tā ir, teiksim tā, kļūda, tad tas man ir arī jānodot tālāk spēles attīstītājiem. Es kā logopēds šo alpu izmantoju dažreiz kā vienu uzdevumu savās nodarbībās, bet mīnus ir tieši tas, ko jūs sakāt, nepareiza izruna, bet tā kopumā uzdevumu, izruna, varbūt, es nezinu, ja jums ir laika, ja jums ir pacietības, tad mums vienkārši atsūtīt un atrakstīt, kurā vārdā tieši tā izruna ir nepareiza. Pārmīga lietošana pirmskolās nav ieteicama. Priekšrek to akadēmiskajā koristai valodai burts, nevis burtiņš. Lielas paldies! Es arī to ņemšu vērā tagad. M un jau ir zilbes, bet bērns jau nepareizi skaņa, kad lasīja, tad iemācījis, kam ir nevis. Bet gan, es patiesībā arī pirmo reizi dzirdēju par to M, tas arī, to es pati pirmo reizi šodien dzirdēju, ka tas bija tā dīvaini mazliet. To es arī noteikti nodošu tālāk, lai tas tiek izlabots. Tātad nākamais es lasu komentārus, turklāt tie nav burti, bet skaņas, jo burti turpat neparādās. Ir skaņa, nevis burts. Skaidrs, jā. Burtu izrunājas pareizi, ka ir skaņa S, M, L, L, tās jau ir divas skaņas kopā. Jā, saprotu jūsu domu. Jā, to man arī vajadzēs nodot tālāk tiem, kas tās spēles ir izveidojuši. Burtiņi jāmāc pareizi. Jā, paldies par jūsu atgriezenisko saiti, tas ir ļoti svarīgi. Es to visu nodošu tālāk. Zirneklis nav kukainis. Arī labi. Pierakstīšu. Jā, ok. Tas arī pagaidām viss, ko es te izlasīju.
Tātad mēs esam tagad nonākuši līdz pašām beigām. Un es jums saku lielu paldies par jūsu dalību. Mēs tiešām priecājamies par atgriezenisko saiti. Ja jums vēl ir kādi komentāri, droši rakstiet uz šo e-pasta adresi, ko jūs redzat ekrānā, latvija@alpakids.com. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, jūs varat arī piezvanīt uz šo numuru. Un mēs esam atvērti, kā jau iepriekš minēju, atvērti sadarboties ar Latvijas pedagogiem, lai izveidotu jaunas spēles. Varbūt jūs sakat, nē, mums ir vajadzīgs kaut kas tajā virzienā vai tajā virzienā, un tad mēs varam vienkārši sanākt kopā un redzēt, vai kaut kas izdosies, lai izveidotu jaunas spēles. Vēl viens komentārs. Sirsnīgs paldies, ka jūs pievienojāties. Un visiem dalībniekiem un visi, kas bija reģistrējušies, mēs nosūtīsim ierakstu, un nedēļas laikā mēs jums nosūtīsim arī certifikātu. Un lai jums labi klājas, ceru, ka tiksimies arī nākamajā webinārā, varbūt uz rudens pusi. Un kā es arī iepriekš minēju, lūdzu rakstiet uz latvija@alpakids par bezmaksas mēnesi, un tad mēs arī to visu saskaņosim un dosim jums pieeju mūsu lietotnēm. Sirsnīgs paldies vēl vienreiz, un uz tikšanos citu reizi. Visu labu!